Labdien! Es apsveicu jūs ar šo brīnišķīgo notikumu. Sveicināt arī ministras kundzi un vispārēji apsveicu ar jauno darbiņu. Es ļoti priecājos, ka es drīkstu šoreiz šeit runāt, jo man liekas, ka skolas soma ir viena no būtiskākajām lietām, ko mēs vispār varam saviem bērniem sniegt. Es tātad esmu mamma, kultūras notikumu veidotāja un arī patērētāja. Un tad jūs uzzināsiet, kur ir spožums un kur ir posts. Tātad, tā kā mums ir daudz visādu pieaugušu cilvēku viedokļu par to, kas ir kultūra, es saviem 4 bērniem uzdevu jautājumu katram, kas ir kultūra. Es bišķiņu pielāgoju komatus, bet, jūs zināt, ka te būs daudz skolotāju. Tātad Mona Anna Rozenbauma atbildēja, viņa gribēja zināt, vai tā ir kaut kāda mīkla. Un tad es par to padomāju, un patiesībā viņiem piekrītu, jo mūsu visu priekšstats par kultūru ir ļoti dažāds. Dažiem šķiet, ka tas ir, tā ir tur galda kultūra, dažiem šķiet, ka tā ir komunikācijas kultūra, bet kultūra, manuprāt, ir daudz plašāka. Tāpēc tā ir kaut kāda mīkla. Tad Stefans, kuram ir 15 gadi, teica, ka tas, ko rada cilvēka grupa, vai nu tīšām vai netīšām, lai sajustu identitāti. Tā arī varbūt, man šķiet, ka tas arī ir viens no tādiem ceļiem, un man liekas interesanti, ka viņam tā identitāte ir būtiska, jo viņš ir tajā vecumā, kurā viņi nepārtraukti runā angliski, man ir jākliedz pa visu māju. Latviski! Latviski! Jo tādiem žēl ir ļoti daudz satura, kurš ir angļu valodā, un man liekas, ka skolas soma ir arī viens no tiem veidiem, kā mēs varam par kultūru runāt latviski, un pēc tam arī par viņu sarunāties latviski, kas ir ļoti būtiski. Tad ir Mija Lilija Rozenbauma, kurai ir 9 gadi, viņa uzskata, ka kultūra ir cilvēcība. Darbi, kas tev var palīdzēt kaut ko iemācīties un būt kaut kas jautrs. Tas viņai būs no manis, jo man šķiet, ka kultūra ir kaut kas jautrs. Bet tas, protams, var būt arī stipri savādāk. Lūk, un tad ir Francis, kuram jau ir 21, un viņš ir pieaudzis, kā mēs šeit varam redzēt. Tātad kultūra neveido saskaitām priekšmetu kopums, tā ir cilvēka eksistence un laika pavadīšanas veids, kas parādās gan attieksmē, gan cilvēka radītajās lietās. Kultūra ir veids, kā cilvēki dzīvo harmonijā ar saviem uzskatiem, vēsturi un valodu, kā arī tas, kā cilvēki veidos savstarpējās attiecības ar apkārt esošajiem cilvēkiem un dabu. Man liekas, ka tas dabas aspekts arī ir brīnišķīgs un arī ļoti būtisks. Te viņi visi ir, tā kā jūs saprotat, cik daudz es kontaktējos ar dažādu jūsu nevis pacientiem, nevis klientiem, bet audzēkņiem. Lūk. Labi, tad es izstāstīšu, kas esam mēs, šī brīža vecāki, kuriem jūs darat vai palīdzat darīt ļoti labu darbu. Mēs tātad esam paudze, kas patiesībā pavadīja laiku gan Padomju Savienībā, gan arī jaunajā nezināmajā. Es izstāstīšu vienkārši to atšķirību, lai jūs saprotat, kāpēc tas, ko jūs darat, un patiesībā katra klase vai katrs skolēns, ko jūs aizvedat uz skolas somas projektu, ir tik būtisks. Tātad, kā mums gāja sākumā? Šeit man ir tikpat gadi, cik Stefanam, tas nozīmē 15. Kas notika pirms tam? Pirms tam bija tā, ka es gāju līdzi vecākiem. Tātad atceramies, ka padomju laikā kultūra bija pagrīde. Tur visam bija dubulta nozīme, viss bija par to, ka tā patiesībā bija mūsu nevardarbīgās pretošanās forma. Visām dziesmām bija dubulta nozīme, caur teātra izrādēm mēs mēģinājām visu kaut ko pateikt, kinofilmās bija daudz dažādu aspektu, par ko it kā nevarēja cenzūru saprast, bet mēs zinājām un tā tālāk. Tāpēc un arī nebija aukļu, kā jūs atceraties. Tas nozīmē, ka bērni tika vilkti pilnīgi visur līdzi. Tātad šī ir Kerija Fišera, kas skatās savas māmas uzstāšanos. Un vēl arī bija tā, ka mēs nepārtraukti lasījām grāmatas, jo nebija interneta. Vai ne? Tas bija vienīgais veids, kā iegūt zināšanas un arī attīstīt neironu savienojumus. Tad mēs tikām vilktu līdzi arī uz kino lektoriem, patiesībā pilnīgi visu. Es esmu redzējusi 3 gadu vecumā Valentīnas Freimanas lekciju, no kuras neko nesapratu, bet es jūtu, ka manī tas viedums ir uzsūcies tomēr. Tā arī ir kaut kādā ziņā kultūras sastāvdaļa. Tad, kad mēs bijām pavisam mazi, tad
pagrīdē patiesībā pie mums mājās bija bērnistaba, kuras logi neizgāja uz ielu, un tāpēc bieži pie mums notika tieši bērnistabā uz griestiem tika projicētas grāmatas, un pieaugušie gulēja uz grīdas un lasīja. Tas nozīmē, ka es esmu guļot augšējā gultā izlasījusi James Joyce Ulisu kopā ar vēl kaut kādiem 20 cilvēkiem, kas ir nereāli, bet tiešām to esmu izdarījusi. Es zinu, ka pārsvarā cilvēki ir izlasījuši pirmās 10 lapus, bet viņiem nebija tik ērti apstākļi un interesanti. Nu jā, un tad iestājās lielais nezināmais. Tad pazuda kultūras dzīve, jo, kā mēs atceramies, 90. kultūrai nebija nekādas nozīmes, cilvēkiem bija jāiet strādāt pilnīgi citi darbi, un tā kultūras dzīve vienkārši pazuda. Un mēs cīnījāmies par izdzīvošanu, katrs citā veidā un tā tālāk. Bet kas ir svarīgi, lai jūs saprotat, ka mēs nezinām īsti par spīti tam, ka mēs esam kultūras cilvēki, daži no mums, mēs nezinām, kādiem tiem bērniem to kultūru nodot tālāk. Tāpēc jūsu misija ir arī mums palīdzēt šo te izdarīt, jo tas nav neviegli, nevienkārši atkal uzsākt kaut kādu tradīciju. Es varu ar bērniem aiziet uz muzeju, bet tā kā viņi ir 4, man ir ļoti grūti saprast, kur ar kuru iet un tā tālāk. Tā kā šis bija pamatojums, kāpēc mums jūs ļoti vajag. Es beigšu skriet. Tātad, kā man šķiet, kas ir tās galvenās būtiskākās lietas no manā gan kā vecāka, gan kā kultūras patērētāja skatu punkta. Man šķiet, ka tas ir horizonts, kas tiek paplašināts bērniem, un tā arī ir valoda, kas veidojās. Horizonts ir ļoti būtisks, tāpēc, ka viņi ierauga ne tikai savu pilsētu, ne tikai Rīgu, ne tikai Liepāju, vai ne tikai Daugavpili, bet viņi satiekās. Tas nozīmē, ka viņi aizbrauc no viena Latvijas gala uz otru, vai viņiem tiek piegādāts saturs no kaut kādas pilnīgi citas vides, ar citu runas veidu, ar citu domāšanas veidu un tā tālāk. It kā šķiet, ka Latvija ir neliela, bet patiesībā mums atšķirās, kā jau ļoti pareizi. Mēs te apskatījāmies, kurš no kurienes ir. Tas, ka jūs satiekaties šeit un tagad, man liekas, ir brīnišķīgi, bet tas, ka tie bērni iegūst iespēju uzzināt, kā ir citur, ka tas ir vēl skaistāk. Un ne visiem bērniem ir pieejami vecāki ar mašīnām, kas viņus var izvadāt. Un vēl jau svarīgāk man šķiet tas, ka viņiem ir iespēja kopējai pieredzē, par ko viņi var sarunāties neatkarīgi no tā, vai viņi ir turīgi vai mazāk turīgi, kāda ir viņu iepriekšējā pieredze. Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, lūk, un tad ir tās neierastās lietas, uz ko es gribētu jūs mudināt. Un skaidrs, ka jūs šeit esat, tad jūs visdrīzāk zinat, ka pats būtiskākais ir nevis parādīt viņiem to, ko viņi jau potenciāli varētu būt redzējuši vai mēģināt atdarināt kaut ko, kas jau ir darīts, bet mēģināt atrast es nezinu, kaut ko tādu, kas ir pavisam neparasts un iespējams viņu vecāki viņus uz to neaizvestu. Nu, tādā ziņā, ka skaidrs, ka ir kaut kādas daļas, kas ļoti labi iekļaujās jūsu skolu programmā un par kurām ir viegli runāt, bet es mudinātu meklēt maksimāli jocīgas, dīvainas lietas, jo skaidrs, ka tas paplašina viņu domāšanu. Man ļoti patīk Jēkabpils vēstures muzejs. Man liekas, ka tas ir arī viens piemērs, kā tu vari šādu te notikumu pārvērst par veselu gan ekskursiju, ne uz Siguldu, kas ir kā, ko mums visiem gribētos sakāpt tramvajā un uz turieni braukt, bet kad drīzāk meklēt tās lietas, jā, šeit es biju, man liekas, ka kā tad tā, man ir 44 gadi un es vispār nezināju, ka tāds skaistums eksistē. Nu jā, un skaidrs, ka ir arī patiesībā veids, kā runāt par valodu vai valodas maģiju, es esmu šeit uzrakstījusi, ir brīnišķīgā izrāde ar Knuta Skujnieka vārdiem, kas saucās Kroko. Un pat tas ir par to, kā viņi ar sievu sarakstījās, viņam esot izsūtījumā un sauc viens otru par krokodīliem un tā tālāk. Man liekas, ka ir ļoti daudz neparasta dīvaina satura, kas paplašina gan redzes punktu, gan arī palīdz ne tikai valodai, kas ir kā kultūras vai kā domāšanas valoda, bet arī latviešu valodai. Un arī patiesībā tādai savstarpējai komunikācijai. Jo man šķiet, ka tas, kas mums tiešām pietrūkst, ir spēja viens otram pamatot mūsu dažādos viedokļus. Un šeit mēs varam audzināt tādu auditoriju. Un kas ir izaicinājums savukārt kultūras veidotājiem,
kas ir ārprātīgi svarīgi, man šķiet, ir tas, ka mums ir jāspēj runāt par ļoti sarežģītām lietām. Mums viņas ir jāsaprot tik labi, lai mēs viņas varētu pateikt vienkārši, kas ir ļoti, ļoti grūti, un visi tie, kuriem tas ir izdevies, ir visu cieņu un abrīnu. Šeit ir viens mans darbs. Es strādāju ar simfonisko orķestri. Mums vajadzēja atrast veidu, kā bērniem izstāstīt, kādi ir mūzikas instrumenti. Ines Zandere tātad uzrakstīja veselu pasaku par to. Andris Vecumnieks sakomponēja mūziku. Un vienalga, ejot tam visam cauri, tu saproti, cik šausmīgi sarežģīta tā mūsu valoda ir, un ka gribās viņai ņemt kaut ko nost, lai varētu pietiekoši labi to paskaidrot. Bet man tas liekas ļoti svarīgi, ka mēs rādām bērniem, skolēniem, jauniešiem ne tikai ļoti vienkāršas lietas, ko mēs jau redzam, kā var uzreiz saprast, bet ka ļoti svarīgi ir tas, ka mēs rādām masīvas, ļoti, ļoti sarežģītas lietas. Kas ir, piemēram, holokausts, un kas, man liekas, brīnišķīgs Lībkas memoriāla darbs, ko viņi ir izdarījuši arī kopā ar Inesu Zanderi un ar Jānis Noteņu. Viņi ir uztaisījuši izrādi par to, kas ir no maza puikas skatu punkta. Tā tēma ir ārprātīga, pat pieaugušiem par viņu ir ļoti grūti domāt, bet tas, kā viņi ir pagriezt, un tas, ka tas ir iespējams, un ka to var izdarīt pietiekoši vienkārši un saprotam, tas, man liekas, arī ir apsveicami. Lūk, jā, un pati galvenā lieta, man liekas, ko tas viss veido, gan starp mums vecākiem un bērniem, un starp bērniem un skolotājiem, un starp skolotājiem un vecākiem, tajā mūsu mīlestības trīsstūrī, kurš nevienmēr ir ļoti veiksmīgs, bet tomēr, man liekas, ka tā ir iespēja pārunāt pieredzēto, justies kā personībai, jo man ir viedoklis un man uzklausa, un ar cieņu iemācīties uzklausīt cita viedokli. Man šķiet, ka tās ir tās galvenās lietas, par kurām es jums saku paldies, un daudz laimes dzimšanas dienā.